kopā uz rīta vingrošanu, kopā uz vokālajām nodarbībām un kopā pie brokastu galda. Viena liela, jauka ģimene, taču saskaņa ik reizi beidzas, ja runa ir par netīrajiem traukiem. Vēl es nemazgāšu visus traukus, kurš jūs sadraņķojat. Tu beidz pērties kaut kādām tādām figņām. Oi, tas, kurš nenomazgā traukus, Loģiski, kad es. ka pieķer nenomazgā trauks, tam uzreiz jāmazgā vispārējie. Jā, Un visu dienu. čīs. Tā ir tāda necieņa vienkārši. Inocente, Dod, inelegante, la Ka tev felicitā. man mīļumiņam rociņas nenokrīt, ko tu arī darīšu ar tev viena rokā? Tu esi dumš, tu saproti, ko tu peries. Viņam trauki jānomazgā ir. Jā, un tagad Samčs nomazgās visas trauciņas. Mana ģimene vispār nav nekādu problēmu par trauku mazgāšanu. Un taču ar māmu visu nomazgā vai tētis? Nē, neviens Tāpēc, ka te ir daudziem tā, ka ir pieredze. Mēs vienkārši nekliedzam vienus uz otru nekādu. Nu, to var redzēt, Anna. Jā. Kad uz tevi nav kliegts. Vai? Varbūt kādreiz vajadzētu. Un tad jau 153. reizi rodas viena un tā pati ģeniālā ideja. Es varu pateikt to, ka mēs varam uzsāsīt tos dežūrus, to sarakstīņu. Un, protams, katrs ar sevi vāc traukus, bet tos kopīgos traukus nomazgāt tas, kas man dežūrē. Un kāpēc vajag to, kas dežūrē? Lai noslaucītu galdu. Izdomājām tagad tā, kad vienkārši savāksies trauku kalni, tad vienkārši lozēsim, kurš tad būs tas nelaimīgais, kurš mazgās visus tos traukus. Nu, tad mēs ceram, ka būs tā, ka neviens vairs negribēs to darīt. Tad arī tie trauku kalni vairs nekrāsies. Un šodien nabadziņš ir Nikolais. Piektdien būšu es piekdienā.